kā kultūra raps manā saimniecībā ir augu sekā nozīmīgs, jo pēc rapšiem sēju ziemas kviešus. Migloju katru gadu, jo baidos no tās baltās puves. Pats nekad neesmu saskāries, bet esmu dzirdējis un redzējis, kur ir baltā puve. Tāpēc šogad izvēlējos jauno fungicīdu, revidas. Un tā kā nomigloju, pēc nedēļas varēja redzēt atšķirību, kur ir miglots un kur nav miglots. Atšķirība bija tieši krāsas ziņā. Viņš likās, ka ir iekrāsojis. Tā kā lauks atrodās ciematiņā, un tad kaimiņi, kā jau kaimiņi, ko tu sakrāsoji rapus, ko tu izdarīji, kāpēc tev zaļš palika? Viņš ir, ilgi bija zaļš, skaists. Viņu, kā iesaka, var miglot, un viņš ir tas preparāts, fungicīds, kas pacietīs lietu. Ja tur beidzam miglot, uznāk momentāli lietas, viņš arī iedarbojās. Var būt droši, ka viņš nostrādās. Arī pret to balto puvi, tur visi tie rādītāji viņam ir viena no labākajiem. Devu izvēlējos 0,66, jo tas man arī sanāca saplānots ar miglotāju, kad miglotājs ir 15 hektāriem. Fungicīdam lietojot mazu devu vai mazāko devu, arī sasniedzam plānoto. Nav ne baltā puve, ne plankumainības. Šogad savus rapšu sējumus migloju salīdzinoši ar citiem gadiem pavēlāk. Un es secinu, ka arī šo fungicīdu var lietot gan ātrākos, ātrāk jau sākt, un arī vēlāk. Garāks lietošanas periods viņam ir. Tas, manuprāt, ir ļoti labi. Ja miglo to agro miglojumu, tad arī par to nav jābaidās, kad ir vēsāks temperatūra. Vēsāks, arī tad viņš labi nostrādā. Visticamāk, arī nākamgad izvēlēšos atkal revidas, jo rezultāts patikās. Ja šis gads sevišķi mūsu reģionā ļoti daudziem izsala, ja mana raža būs tāda pati kā visus gadus vai nedaudz labāka, tad jau es varēšu vainot revidas, ka revidas ir vainīgs pie labākas ražas. Tad jau tikai visiem varēšu ieteikt.